Tu man pasaki, tas gatavs. Esmu gatavs. Lieliski. Raidas Janka. Tātad, čau visiem. Jauna epizode. Gatavosimies Gonkai. 3. 4. augusts. Ventspils. Mums ir jaunumi. Mums šo Gonku nosponsorēja. Mums būs Pīķis no Mogo. Ja? Jā. Vai mēs to savādāk ieliksim? Nu, katrā ziņā beidzot mums ir sponsors, normāls sponsors, kas ir gatavs mums nosponsorēt. Apmaiņā pret to mums ir jānobrauc ar Teslu, dragreiz, Jūs gan jau visi jau un mums ir jāplīmē mašīna. Tātad, uzreiz par skaitļiem Tesla brauc. Atradu X Playda video, kurš uz ielas nobrauc 10-12, mēs braucam 11-2. Tātad mums ir jānodzēš laiks, lai kaut cik konkurētu ar viņu. Uz to baigi neieciklēsimies, izdarīsim kaut kādu lielāku inžektoru swapu un lielākus nos džetus, pamēģināsim ielikt un viss. Nomainīsim sadalsvārpstu. Nu, pacelsim jau, cik mēs reāli perspektīvu varam dabūt. Dabūsim, un tas ar visu spēlēsim tikai uz to, kas ir reakcijas laiks, un kaut kādu smektolku mēģināsim izsist viņu no ritma, lai mēs varam kaut kā dabūt to pirmo daļu uzvinēt, startu un tādas lietas. Tad saistībā ar to Mogo mums jāplīmē vēl mašīna, tad šī epizode visticamāk parādīsim, kā mēs mainam sadaleni, kā mēs aplīmēsim mašīnu, ko vēl. Nu, ja viņi būs baigi īsā, mēs apvienosim ar Gonkas video. To visu, ko sponsors mums maksā, mēs visu novirzam piekabē. Tā kā, sorry, Džeki, mums vajag piekabē Pīķi, un šī ir laba iespēja to dabūt, lai arī cūki izstās, kā viņi izskatās. Bet cūķītis pats pelna savu piekabi. Mēs iemetīsim vēl, būs atvērts tas ziedojums savu piekabē. Es nezinu, mums nevajag vēl. Gan jau, ka paši tiksim galā. Rakstiet komentāros. Varam vaļā kontu vēlreiz ziedojumiem, vai lai Janka pats piekrāt. Es gatavs, es pats piekrāt. Ļoti labi esat saziedojuši 1400 uz doto brīdi. Plus man ir vēl 100 šodien atbraucis solītais dēļ šīs Gonkas. Tā kā 1,5 jau mums ir. 1,5 jau. Mums ir jau 1,5. Okay. Un tad visu šo, kas mums paliks pāri nauda no Mogo apmaksātās reklāmas. Pieņemsim to tā. Tu, principā, sērijas sponsors. Nē, sērijas sponsors viņš būs Dagrais video. Viņš būs Dagrais video. Viņš ir Gonkas sponsors. Gonkas sponsors, viss. Pie tā arī paliekam. Ejam skrūvēt mašīnu, mums jāmēģina dabūt viņu maksimāli ātri, cik vien ātri varam dabūt. Es eju skrūvēt. Labi, vēlreiz čau visiem. Tā tad izaicināja Raita, Tesla Playda, Model X. Nu, nevar noskatīt, viss loģiski. Tu brauc 11,2, tas Playds, man liekas, brauc 10. Labi, pieņemsim, ka tur ir sliktāka saķera vai kaut kas tāds. Nobrauksim kaut kāds 10 kaut kas. Un atceramies, mūsu mērķis ar cūku bija dabūt viņu, lai brauc 10 kaut kas. Tātad, uzvarēt mēs nevaram. Mēs varētu šmokties. Mēs gan jau šmoksimies. Mēs vienmēr šmokam, tedērs vienmēr šmocās. Vienmēr ir negodīgi reisi. Bet nu, mēs tik viegli to uzvaru nedosim. Tas ir skaidrs par skaidru. Situācija sekojoši mums vajag iekļauties klasē, kurā mēs piedalāmies divās ieskaitēs. Tas ir Lietuvas čempionāts un Latvijas čempionāta ieskaitē. Mums vajadzētu braukt stabili 11,5. Tātad mums jāuztais 2 setapi. Viens setaps ir Raits skrienoties, un otrs setaps būs tas, kas iekļausies mūsu klasē. Es izdomāju, ka es varētu tagad izdarīt tā, ka es spiežu ārā pilnīgi maksimumu no motora. Šodien mainam sadalsvārpstu. Ir svētdiena, tātad tās ir 5 dienas pirms Gonkas. Un mainam sadalsvārpstu, lai mums jau motors ir uz maksimālu efektivitāti gatavs. Mans plāns būtu skrienoties ar Raiti, likt lielākus inžektors un lielāku nosu džetu. Bet ideālais scenārijs būtu dabūt jukumu aiz kakla. Paņem Kristapielietu jukumus, viņa aiz kakla tagad tur. Lai viņš uztaisa man 2 softus. Softs pārslēdzams uz pogu. Tas būtu vienkārši ideāli, ka mēs varam uztaisīt perfektus laikus 11,5, un otrā kartē mums ir nomainams sprauslis kaut vai, lai ir vairāk degvielu un dabūnam. Nu, principā mēs ejam uz to, ka mēs tagad dabūsim cūkai rekordu ārā. Tagad mēs brauksim uz Ventspilu, un Ventspilī mēs no cūkas spēdīsim ārā visu. Un kā būs, tā būs. Papildus šim visam ir noticis tā, kā ir noticis, mums ir sponsors. Un par to jāpasaka paldies Mogo. Viņi uzņēmās nosponsorēt šo pasākumu un atbalstīt mūsu pasākumā. Un tas ir baigi labi. Tas ir beidzot, esam tikuši tik tālu, ka mums ir foršs sponsors, kas ir gatavs mūs kaut kā atbalstīt. Un tāpēc mums notiek šīs sacīkstes starp Raideru Raiti, tāpēc, kad ir Mogo sponsors
un Mogo vēlās šo aktivitāti no mums dabūt ārā. Nu, būs forši, es domāju, ka visiem patiks, visiem jau patīk, mēs redzam, kas notiek ar rīliem, visi ir vienkārši fanā, visiem viss patīk. Nu, labi, ko es varu darīt? Man patīk braukt, patīk ātri braukt, man patīk izaicinājumi. Es apzinos, ka es nevaru noskriet, bet es braukšu. Man nav bail. Nu, gan jau, ka vismā šito jau skatīsies tad, ka jau viss būs noticis un ķeramies klāt pie darba. Mēs esam tie, kas strādā. Mēs nesēdēsim tagad, update neinstalēsim. Mēs update uzskrosim. Tad īsumā par cūku no darāmajiem darbiem. Nerunājot par to, ka mēs mainīsim sadalsvars, kas palielinās jaudu, mums ir jāizmazgā obligāti gaisa filtrs. Viņš ir šausmīgi ciet. Tad mums ir problēmas ar galvas blīvi. Mēs nerisināsim viņus. Tad mums ir problēmas ar dažādām eļas noplīdēm no plastiprinātājas sūkņa. To mums ir jāatrisina, mums nelaidīs pie starta savādāk. Pārējais viss būtu tā kā gatavībā. Mēs noteikti uzliksim virsū vasaras riepas, jo tur būs vairāk kvalifikācijas braucienu. 3 kvalifikācijas braucienus mēs testēsim, ar ko būs labāk. Tomēr te 400 metri, rītas pretestība nosaka daudz. Un pārliksim citas riepas. Es ceru, ka viņas derēs, ka viss būs forši. Un tad tas arī būs mums jāizdara. Ko mēs vēl varētu izdarīt? Mēs varētu paņemt vēl svaru nomest. Kā mēs varam nomest svaru no mašīnas, kur viss izņemts ārā? Kā jums liekas? Izstot vienkārši šis quattro beņķis no C4. Nu, svērt, nezinu, miljonus kilogramus, nē, bet nu vairāk nekā kaut kāds parastāks beņķis. Tad nu mēs šo beņķi aizvietosim ar golfa beņķi. Par bagažnieka saturu. Te mēs laikam neko nevaram. Te mēs laikam vairs neko nomest nevaram, kā tikai sagraizīt pašu bagažnieku vāku. Bet cik mēs no tā iegūsim, es nezinu. Par to es atstāšu to uz pēdējo dienu, uz piekdienu. Un piekdienu vakarā mēs izlemsim, vai mēs te kaut ko daram vai nē. Jo tehniski mums tagad vajadzētu maksimāli visu, ko vien var, norevidēt nost. Un tad uz labāko rezultātu, kā cūki braukusi. Ja mēs pabrauksim zem 11, es domāju, ka mēs būsim vienkārši uztaisījuši kaujas mašīnu. Principā mēs tagad izējam arī uz to, ka mēs mēģinām atgūt arī Latvijas dīzeļu rekordu. Sorry, Riči. Bet nu, tā ir sanācis. Ne jau tā kā apzināti. Kā jau mēs runājam, cīnamies pret pareizajiem, kur vēl vairāk pret elektromašīnām. Tad es ķeros pie darba, jums timelapsiņš klakts. Kā viņš ies? Sadals vārstums ir ārā. Īsumā pastāstīšu par to, kā šitas viss strādā tagad. Šis viss. Runāsim pareizi, korekti, vai ne? Tātad man šeit ir izmantot šādi EMT bīdītāji. Cietie bīdītāji saucās. Novilkšu cimdu, es jau nebeidzu sasmērēties. Tātad, kā viņus regulēt? Regulējās ļoti vienkārši, elementāri. Tur ir atstāts tāds caurums, urbums, nezinu, kā nosaukt pareizi viņu, kurā ieliekās vārsta gabaliņš. Un šis vārsta gabaliņš ir tava atstarpe starp sadalsvārstu un bīdītāju. Viņus regulē vienkārši slīpējot šo bīdītāju, kamēr ir perfektā sprauga. Nu, kas ir perfektā sprauga, es īsti nezināšu. Es lieku 0,2 ieplūdu, 0,3 izplūdu, bet runājot ar Ivaru, viņš ir licis arī 0,1. Un viss ir strādājis, bet nu, tas vairāk ir bijis viņam tai trases mašīnai. Līdz ar to mēs turpināsim turēties pie 0,203. Tas nozīmē, 0,203 nozīmē to, ka starp 0,1 jūs zaudējat 0,1 liftu.
Nāk bišķi mazāk no sadalsvārpstas iegūst. Tad, ja jūs atceraties epizodu par galvām, tad tur forši mēs par to visu parunājām, cik būtiski ir tas sadalsvārpstas lifts dažām galvām tieši pie performances. Man liekas, tēdīja galva ir tā, kurai ļoti svarīgi ir tas, cik liels pacēlums būs tai sadalsvārpstai. Tātad es tagad šos nebojāšu. Tad sadalsvārpstas iedalās divās sadalsvārpstās. Tievās resnās. Un tā TD vāla, kas bija šeit iekšā, tā ir resnā vāla. Un to, ko mēs tagad liksim, tā ir tievā vāla, G60 vāla. Pacelsim liftu par 1 milimetru, man liekas pat. Un, jā, man viņai ir citi bīdītāji no golfa, kas šeit jau bija iekšā. Šai galvai viņi jau visi bija iekšā. Tagad ņemam šos visus ārā, sanumerējam, noliekam kastītē un nesam jaunos citus, kas šeit jau bija, un liksim tos G60 vāli. Pie viena pievilksim galvas skrūvis, jo man ir problēmas ar to spiedienu. Nu, lūk, vaininiece G60 vāli, kas tiks uzstādīta. Neieslīgsim detaļās, aiziet timelapse. Pataisīšu timelapse šeit, pataisīšu timelapse pie slīpēšanas darba galda, kā tas slīpēšanas process notiekās. Un baudat! Tā, nu es tur samērīju, atradu jau vienu foršu eksemplāru, ko jums iefilmēt kā tehnisko informāciju. Tātad šis ir tas stienīts, un šis stienīts man ir rada spraugu starp vārstu un bīdītāju 0,1 mm. Man vajag, tā ir ieplūde, man vajag 0,2. Tātad man vajag noslīpēt no šī vārsta gabaliņa no 0,1 mm. Izmantošu mikrometru, mērīšu un slīpēšu. Nu, tas nav varbūt šis precīzākais moments. Tev vajag bišķīt piešauties. Bet ar tādām veiklām, smalkām kustībām to var forši izdarīt. Slēdzam iekšā švirģeli, to aizspied ausis ciet, reku ir 0,25, mums tad līdz 0,15 viņu noslīpēt. Daram lēnām, mierīgi, neskrienam. Tas viss te baigi strauji mainās vienā brīdī. Aiziet! Es tālāk neiet, es atstātu. Šeit arī process vienkārši. Galvenais nesajaucat savus korpusus, jo katram individuāli tad arī vajag to korpusu. Nebūtu forši regulēt dažādos korpusos. Nākošais obligāti iesēžam līdz galam iekšā viņu, iegrozam, pārbaudam, vai nav kaut kāds smilts, netīrum, vienalga kas. Un liekam iekšā. Tātad izplūdes daļas tikko jau saregulēju. Tur bija sarežģītāk, jo man viņu pilnībā jāpārtais. Tur nebūs viegli, to filmēt nav jēga. Tad, nu tā, tas plāns ir vienkārši būt sataisnīt pirmo cilindru, un tad tas process paliek ātrāks. Šeit ir tā, ka par pirmo cilindru tu var pavadīt kāds 40 minūtes, kamēr tu dabūni kārtīgi saregulētu. Ar katru nākošo paliks vienkārši, jo tev būs izējas
izejas tā kā garumi, kurus to var izmantot. Izejas garums ir pirmais saregulētais cilindrs. Tu saliec viņus nākošajos 2 bodijos, nomēri, tev ir mērījums, un taisi jauns stienīšus, slīpēji iepriekšējos, vai taisi jauns. Un kaut kā tā tūlītās viņu parādīšu. Savēlkam smuki kopā. Nu, nevajag te pārvilkt. Nav nepieciešams. Es nezinu, tāds. Nu, kamēr atdurās. Nu, es nezinu. Ar jūtām deki. Ar tehniskajiem spēkiem šeit nevajadzēs vilkt. Tas vītnīca ātri izstaipīs. Nu, ko ideālais scenārijs mums smuki ielēn 0,2. Bāns mums ir 0,2. Nu, 0,25 mums vēl ir apstiprināms. 0,25 nemaz nelien. Tātad ideāli saregulēts ir šis. Šeit ir 0,25 lien, un šeit arī lien 0,3. Es jau pārbaudīju. 0,35 šeit nelien. Pirmais cilindrs mums ir ideāli gatavs. Tagad, kā jau es minēju, mēs ņemam ārā bodījus no pirmā liekam malā. Tie ir pirmā bodija un pirmā stienīša nesajaucam. Ņemam nākošā cilindra bodījus un liekam pirmā cilindra stienīšus. Viņus kā izejas punktus izmantojam mērījumiem, mēram, taisam jaunus stienīšus un tā mēs smuki saregulējam visus cilindrus. Nu, forši, ja grūdi un raiti iet, raiti, tad tas aizņem 40 minūtes apmēram tādu, nu, koncentrētu darbu. Slaistoties, tas aizņems 2 dienas. Tātad visi cilindri ir saregulēti, viss ir labi. Skaitlīšus var nosaukt, tad pirmais izplūd 0,3, pirmais ieplūd 0,2, otrais izplūd 0,25, otrais ieplūd 0,2, trešais ieplūd 0,15, izplūdē trešajam 0,25, ceturtajam ieplūde 0,15, izplūde 0,25. Nu, perfekti nav, bet arī laika trūkums ir perfektāk saregulēt. Tas man neko daudz nemainīs, mēs viņu nebrauksim pa ielu, visticamāk, lielos apjomos. Viss, krāmējam kopā.
Nākošā lokācija. Esam Latsainā aplīmēšana. Mogo mums nosponsorēja arī aplīmēt mašīnu ar savu kaut kādu dizainiņu. Mūsu / viņu, kuru tu esi taisījis, ja? Jā. Varbūt stādies priekšā? Edijs, Latsains, darbinieki manēja. Šodien cūķi palīmēsim. Pasmērēsiet rokas. Pasmērēsim rokas. Nu, viņš tīrāks ir nekā parasti. Tā kā, Labi sagatavots, jā. Īstenībā pacentos. nomazgāts. Dažreiz lielāks cūks atbrauc. Dažreiz lielāks cūks. Nu, ko jums mēs uzliksim timelapsu? Kā Džeks strādā, viss saskaņots. Un tad baudat. Nē, vispār nav krāsa. Oriģinālā krāsa vēl viss. Nu, viss ej uz timelapsu. Cik profesionāli, Jāni? Ir? Jā. Visi jauna diena, nu nē, 30 minūtes vēlāk. Mašīna nolīmē, Džeki tiešām Stundu vēlāk. Labi, stundu vēlāk. Pat piesaistīja pavāru. No TZD. No TZD palīgā aplīmēt. Es teiktu, ka pavāram vislabāk sanāca. Ar līstu azartu ieķērās. Viss mašīna aplīmēta. Mums ir bonusiņš. Jā. Sveiciens būs Raitim. Arī no Latsaina. Latsains, TDRs un nocūkos. Tā, Bet viņam jau šitas būs, ja? Viņam būs lielākais, jā. Tesla jau vienkārši liels tosters. Varbūt atbrauksim pēc pusstundas pakaļ tādā vispār. Milzīgais. Jā. Tā, lai Raidaram mājās pie sienas varētu pielīmēt. Tāds principā, kas pakāsīs sūkai, būs nopelnījuši šādu stikeri. Jā. Labi iztīsies. Labs dizains. Ļoti labs dizains. Būs forši. Nu, ko, paldies? Jā. Davai, Janka. Veiksmi. Vai veiksim noderēs mums? Tosteri. Tosteri mēģinās. Ai, kādam ir interesi un viņš arī grib aplīmēties ātri? Droši. Zvans, e-pasts, Bauskas iela 86, Latsainā. Tepadās CSDD ēkā. Pieregistrē mašīnu un mauc augšā. Un aplīmējies. Nu, uzvan, ieliksim numuru. Būs Pazvani un sarunā. Nekā uzcep dizainu reāli ļoti ātri. Nu, nav smukākais, manuprāt, dizains, bet nav viņu vaina. Nav mūsu dizains. Jā, bet viņi ātri viss izdarīja un kvalitatīvi. Nevienu burbuļu nav. Nu, izmot tur, ka es līmēju. Es piefilmēšu to burbuļu. Tos mēs piefilmēsim. Sev paldies liels. Viss tā.
Nu ko, visu pabeidzām, visu sadarījām, cik vien varējām, tik izdarījām. Uz vietas vēl trasē, visu kaut ko darīsim, lai pacelt vēl vairāk jaudu. Gonkai gatavi. Paldies! EV autotransports. Izručīs aizdīs cūkus Ventspilu, kas ir baigi super. Atvieglos mums nedaudz grūto sūro braucienu. Šodien ir piekdiena, cūki tiek savākt jau šodien. Tā kā sakam, visu cūkai tā. Un jūs atbalstat, palīdzat. Ja kaut ko vajag pa Jelgavu pavelkāt vai vēl tālāk, tad droši sazināties. Iemetīsim linku, ja? Vai numuru? Numuru ieliksim. Protams, ieliksim numuru. Cik esas cūkas ir uzlīmes? Jā. Tā kā mums vienmēr ruči EV transports. Vienmēr Jelgavā, vienmēr kaut kāda situācija, tad vienmēr mums palīdz. Tā kā, jā, atbalstat viņus. No? Kas notiks, ja viņi domās, ka mēs būsim nopirkuši jaunu cūku? Un tad viņiem patiks, ka mums būs jauna cūka. Ja ne? Tā kā visiem tā, paldies, ka noskatījies. Tiekamies nākošajā sērijā. Ķīlēt dīzeļus. Ķīlēt, vīlēt, dīzeļus un jā, būs forši.